Šodien pie mums video podkāstā jau trešajā sērijā ir Zoltans Silvestrs Hegadušs, Dinēra Filtona Latvija, kā minēju, apsveicu 20 gadi. Paldies, 20 gadi, 14. februārī svinēti. Tas ir nozīmīgs cipars, protams, uzņēmuma dzīvē, bet vēl daudz ir priekšā. Daļa no Daikin grupas, Zviedrijas grupas, un tad vēl vairāk daļa no AF, kā mēs to nosauktu? AF, tieši tā, jā, American Air Filter. Jā. International daļas. Jā. Tad ļoti daudz līmeņi no tādā vietējās ražošanas uz pilnīgi globālu līmeni, vairāk kā 60 dažādi tirgi, vai ne? Uz kurien, ja ne vēl vairāk, Visā pasaulē mēs varam teikt, mēs tirgojam mūsu filtrus pa lielam Eiropā, ko mēs ražojam šeit uz vietas, bet Dinēra, kā tā un arī EF, tur visur pasaulē mēs varam. Un Dinēra Filtona Latvija ir atradis savu bāzes vietu tieši Olainē, Nordic Industrial parkā, NP Industrial parkā. Un, šajā visā globālajā konkurētspējā Olaine ir kļuvusi par tādu vienu no atslēgas punktiem arī šajā visā ražošanas un piegādes ķēžu kontekstā. Noteikti, un EF-am mēs esam lielākais uzņēmums šeit Eiropā, kur mēs filtrus ražojam. Un 2006. gadā bija dibināts šīs uzņēmums, Dinēra Filtona CSO Latvijā. No viens uzņēmējs sauc Kent Petersons, viņš zviedru cilvēks, stājas savu ražotnē un Zviedrijā vispār bišķiņ dārgāk, tāpēc viņš meklēja arī lētāko variantu. Tā mēs uzsākām šeit. Es paprasīju viņam tiešām Kentam, kāpēc tieši Olaine šeit un Nips. Un viņš teica, ka jā, es meklēju arī Polijā, arī citas valstī. Un kas viņam svarīgs vai pierunāja, teiksim, šajā ēkā, ir tas, ka viss bija pieejams, nodrošināts. Visas komunikācijas, internets, security, jā, tur arī bija. Un nevajadzētu tīru telpu iegādāt un tad darīsim kaut ko. Viss bija nodrošināts, tikai vajadzēja ievākt. Un darba spēkā ir pieejams. Olaine tik daudz, tik daudz, cik mums vajag. Un bija iespējams augt. Un pēc tam tiešām uzņēmuma auga. Sākumā tikai 5-10 cilvēki strādāja mazā telpiņā. Bet pēc tam mēs izīrējām lielāku un vairāk kas telpas. Ļoti svarīgi, ar ko Dinēra Filtona nodarbojās un ko ražo? Mēs ražojam filtrus. Daikin, mūsu mātes uzņēmums, ražo visādas siltumsūknis un ļoti daudz plašs sortiments. Es domāju, ka tas ir zināms tirgu. Un mēs esam nodaļa, kur ar filtriem, visādas filtriem, sākot no priekšfiltriem, līdz pat HEPA filtriem, tas ir high purity filtriem, līdz pat ULPA 16, 17 grade, tas ir absolūti clean gaisa. Tu minēji un paskaidroji, kādēļ šī ēka un kādēļ atrašanās tādā industriālā vidē, industriālā parkā ir viennozīmīga, lai uzsāktu īpaši tādā startā. Bet kādēļ Latvija? Kāpēc no visām Eiropas valstīm tieši Latvija? Tu bišķiņ jau pieskāries šim cilvēku kapitālam, bet varbūt vari nedaudz vairāk izstāstīt. Tas saistīts ar dibināšanu, jo cilvēks bija no Zviedrijā. Viņi ražoja tajā laikā uz Zviedru tirgu. Un, protams, attālums no transportēšanā ziņā svarīgs. Viņi negribēja pārāk tālu iet, jo pēc tam varbūt darba spēka būs lētāk, bet viņi zaudēs to pašu naudu uz transportēšanu. Tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc Latvijā. Bet, kā es teicu, tur visas conditions bija šeit pareizi un uzticama viņš atrada pareizais sadarbības partners. Un arī Nips viņš uzskatījās kā labs sadarbības partners un tāpēc
beigās Latvijā bija. Un tas ir Diner grupā. Pēc tam Diner bija iegādāta no EF grupā, un EF-am īpašnieks 100% ir Daikin. Bet tiešām šo gadu laikā no mazas telpas uzņēmums ir izaudzis. Cik tūkstoši kvadrātmetri jūs aizņemat šobrīd? Cik jums ir šīs visas telpas? 2 pa 1, 12, starp 35 un 40, manuprāt, es nemaldos, tikai ražošanas, un pēc tam nesen mēs izīrējām ļoti lielu noliktavu no jums, jo mūsu biznesam vajadzībām nebija pietikuši vietas. Mūsu stratēģija bija tā, lai mēs vairāk ražojam uz noliktavu, uz krājumi, pēc tam pārdodam no tā, un tam ļoti liels noliktavu vajadzēja. Tieši tā gribas akcentēt šo tieši izaugsmes stāstu, kad industriālā vide industriālajie parki ļauj tev sākt ar mazāku šo investīciju, tā varētu teikt, atspērties, augt, attīstīties, un tad jau tiešām Dinē ir šobrīd Nordic Industrial parkā aizņem gan ražošanas telpas, gan noliktavas telpas, gan arī biroja. Tieši tā. Galvenais birojs atrodas šeit. Tā kā arī visi lielās grupas vadītāji, visticamāk, ir atvēruši šīs durvis, vai ne? Jā, noteikti. Ja mēs sāktu ar to 10 cilvēkiem un nopirktam telpā priekš tam ražošanā, tad ļoti grūti būtu izaugt. Un tava loma uzņēmumā, tava ienākšana vispār Latvijā, tev ir ungāru izcelsme, bet jāuzteic, tiešām labi runā latviski, prieks, ka tu esi. Paldies. Kā tu jūti savu saikni ar Latviju, kā arī ne tikai tādā personīgā dzīvē, bet tieši tajā profesionālā tāda pārēja un aklimatizācija un spēja vadīt uzņēmumu Latvijā, nesot latvietim. Jā, man nebija plāns dzīvot Latvijā īstenībā, bet ir franču teiciens chercher la femme. Tas, kā vīrs aizmugurē katram stāstam ir kāds sieviete, un es pazīstos latviešu meitene, kurš bija pēc tam mana sieva, tāpēc es pārvācos uz Latviju, un man ļoti iepatikās šeit. Man vienmēr ļoti patīkā latviešu kultūrā, arī valodā. Tad, kad es vēl nerunāju nemaz latviski, es tikai dzirdēju tu valodu. Man ļoti patika vienkārši klausīties, bez neko nesaprastu. Un, tas ir mans stāsts. Es vienreiz dzīvoju šeit no 2008. gadā. Es uzsāku manu karjeru Schneider Electricā, un pēc tam pārgāju. Es mēģināju tikt atpakaļ uz Ungāriju, bet dzīve mana atvilka atpakaļ, un es sapratu, labi, tā ir manā vietā. Un vadīt, es nezinu, es esmu skauts, es vienmēr no bērnības strādāju ar bērniem, cilvēkiem. Man ļoti patīk tas, un es domāju, ka var ietekmēt pozitīvā ziņā cilvēku dzīvē. Tas man ir svarīgs personīgi. Kā jau mēs redzējām, arī ražošanā, tieši ražošana ir diezgan cilvēku kapitāla intensīva. Kā tu vērtē, kādas ir Latvijas, darba spēka, darbinieku priekšrocības, ko mēs bieži vien arī izceļam, ka Latvijā tiešām mums ir labi cilvēki, talantīgi cilvēki, precīzi, kvalitīvi, vai to var apliecināt, ka tiešām tā ir, un ka tas arī tādā plašākā mērogā ir kā konkurētspējas elements. Es bišķi no ārpusi tad uzskatu latviešu darba spēkā līdzīgs kā ar Skandināvijā. Skandināvijā to Nordic cilvēki ir tieši precīzi, var sadarboties, to sadarbība kaut kā ir vieglāk. Mēs sarunājam kaut ko, tas arī būs salīdzinoši viegli sadarboties ar cilvēkiem. Tas izklausās ļoti pašsaprotams, bet īstenībā tas nav tā, kā tur kultūra, tur pašprasme par tīrību, piemēram, lai viss ir sakārtoti, organizēts. Tas nav pašsaprotams dažās vietās pasaulē. Jā, bet Latvija, es domāju, ka ļoti viegli pierunāt cilvēkus, ka tā esam kārtīgi
skaisti, viss tā, kā vajag, un jā, ka viegli vadīt šeit, manuprāt. Ja jūs vienojaties, tad tas tā kā no abām pusēm ir pieņemts, jā, jūs esat vienojušies, un tā arī būs. Nav tā, ka... Protams, motivācija. Cilvēki visur ir cilvēki, jā, bet salīdzināt cilvēkus no visas puses pasaules šeit, es domāju, vieglāk sasniegt to laba sadarbību ar cilvēkiem. Dinēra, šķiet, kādā no materiāliem, ko mēs apskatījām pirms intervijas, bija šis Protect People, Protect Process, Protect Planet. Ja? Tas droši vien arī savā ziņā sasaucas arī ar cilvēkiem, bet kā šī pieeja reāli izpaužas ikdienas lēmumos, ražošanā, loģistikā, piegādes ķēdēs, patulko mums skaisto. Un kā es rādīju pašā sākumā, pirms mēs iegājām rūpnīcā, mums ir skaists video par safety first, tieši lai cilvēki jūtu droši. Visas lielās uzņēmumas tas tāpat, safety first. Es domāju, ka šeit, Dinērā ar maniem kolēģiem, mēs tieši rūpējamies, lai cilvēki jūtās labi. Jā, būt safety, tas ir pamats, bet jūs esat labi, taisīt tādu balli, par ko jūs dzirdējāt, vai darīt visu, ko mēs varam, lai cilvēku dzīvot, atvieglot, uzlabot. To mēs arī darām. Mēs ieinvestējam naudu katru gadā budžetā, tas ir nozīmīga summa. Kas vēl, jo tātad jūs atrodaties industriālā parkā, kas vēl ir varbūt tādi elementi, tā skaitā arī darbiniekiem, kas palīdz to vidi veidot, jā, vai to ekosistēmu no tāda attīstītāja skatu punkta parkā. Tur tieši darbiniekiem. Jā, piemēram. Pieejamība, tas ir ļoti svarīgs. Tur mēs organizējam autobusi, lai viņi var tikt uz darbu. No tāda ziņā, kas ir svarīgs no parka puse, lai pašsaprotams, bet ceļi ir notīrīti. Jā, ziemā. Tagad mums aktuāli, jā. Tas ir ļoti aktuāli jautājumi, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Ja cilvēki, piemēram, nebrauc ar autobusu, bet ar kājām, lai visi ceļi ir notīrīti, lai velo ceļi ir līdz parkam no Olaine, jo lieka daļa nāk no Olaine darbiniekiem. Viņi var, teiksim, vasarā braukt paši un droši, droša ceļā, to velo ceļā. Tātad Dinēra neatrodas vienā konkrētā ēkā. Visas šīs pieminētās, gan noliktava, gan ražošana, gan birojas, bet tātad jau 3 dažādas ēkas. Tā pārvietošanās starp ēkām ikdienā darbiniekiem sanāk arī diezgan liela tāda atrašanās būtībā šajā ekosistēmā, nevis tikai vienkārši ieiet ēkā un iziet no viņas, vai ne? Jā. Un kā ja mēs skatītos no infrastruktūras viedokļa, to savā pieredzē, sadarbībā ar NP Properties arī droši vien es redzējis, kas ir palīdzējis varbūt kādā brīdī tieši izaugt vai atspērties, vai kāds ir šis sadarbības formāts starp uzņēmumu un attīstītāju? Flexibility. Tas ir ļoti svarīgs, kā mēs jau runājām. Ļoti svarīgs, ka mēs uzsākām ar X cilvēku, X telpā, bet pēc tam mēs varam īrēt mazāk, citādāk, savādāk. Un cilvēkiem mums nevajadzēja pārvākt uz otrā, no pilsētas otrā puse, bet palikt vienā vietā un šīs vietā iekšā mēs varējām augt. Tad nodrošināt... Jā, par ceļiem mēs runājam, bet, teiksim, iekšējā ceļi ir ļoti svarīgs, jo es ļoti daudz staigājam apkārt ar elektroiekārta. Ja ceļš nav pietikuši labs, tad var sabojāt produktus. Tas gan... tur ir piemēri, kad vienkārši krīt nost, ja ceļi nav labā kvalitātē. Tas ļoti būtiski mums, kā uzņēmumam, elektrības pieejamībā. Atkal pašsaprotams, bet tad, kad nav elektrība no viena mirkļa uz otro, tad visa rūpnīca apstādinās. Mēs nevaram neko darīt ar dažiem simtiem cilvēkiem. Šīs to nodrošināt, visus komunikācijus, visas to background ražošanai, lai mēs varam nepārtraukti
strādāt. Tas ir svarīgs, lai vide, kur mēs strādājam, tas ir predictable. Vai tu vari vairāk pastāstīt par pagājušo, varbūt vēl pat 2 gadus atpakaļ, kad jūs bijāt sasnieguši savus tādus griestus, un kā nonācāt pie lēmuma, ka vajag paplašināties, un kāds bija šis process? Varbūt šo konkrēto piemēru, kur NP Properties tā flexibility, elastība tieši palīdzēja, ja? Tā kā jums risināt šo izaicinājumu. Kāds bija izaicinājums varbūt tā? Izaicinājums. Kāds bija biznesa izaicinājums? Saistībā ar parku turistiem mums godīgi nebija izaicinājumi, bet par noliktavu. Okay. Ja noliktava ir tā, ka mēs ražojam daudz mūsu pasūtījumiem ir 5, 10, kādreiz 100 gabali. Salīdzinoši maz pasūtījumi, bet bieži dabūjam uz to pašu produktu. Saražot, teiksim, 5 reizes 10 gabali vai saražot 50 gabali, viena puse tas ir liela starpība. Mēs varam daudz efektīvāk saražot 50 gabali un pēc tam pārdot pa 10, piemēram. Bet, lai glabātu to 50 gabalu sākumā, mums vajag vietā. Un mēs pārgājām uz šo struktūru vai tehniku. Tur gan vajadzēja noliktavu. Tad bija iespēja, tad mēs pārbūvējām, atjaunojām telpas un radījām iespēju, lai Dinērs varētu paplašināt šo noliktavas daļu ar jaunām, labiekārtotām telpām. Nomainījām grīdu, visu. Ļoti skaisti. Es redzēju sākumā un pēc tam. Tas ir profesionāls. Jā. Mūsu klientiem bieži ir ļoti augstā prasība. Tāpēc ļoti labi, ka jūs varat līdz tiešām atjaunot. Pilnīgi. Tas vienkārši norāda uz šo, ka telpas industriālajā parkā tomēr ir tāda salīdzinoša mainība klientu. Līdz ar to tā ir priekšrocība klientam. Viņš varbūt kaut ko pamaina, aiziet vai rada savu ražotni, un tad telpas atbrīvojās. Tad atkal ir jāiegulda, lai tās atjaunot, sagatavot nākošajam klientam. Mēs šobrīd esam uzstādījuši to savu ziemeļu zvaigzni tieši par aprites industriālo parku Salaspilī, un lēnā garā ar šādām pārbūvītēm mazām arī mainam šo esošo portfeli. Ja? Dinēra gadījumā tas vēl nebija, bet pirmais solis tagad būs ar Dineks telpām un vēl piebūve arī Šampētera parkā. Parādīt, ka šajā industriālo attīstītāju vidū parku vidū mēs arī varam tuvināties šām ilgtspējīgai būvniecībai uz pārbūvu rēķinu. Nevis tikai atjaunot, uzlabot, bet tiešām arī fundamentāli rēķināt šo pašu CO2 nospiedumu un kopējo portfeli uzlabot. Par filtriem, par produktu, par ražošanu, par industriju. Gaiss paliek arvien netīrāks, piesārņotāks tā skaitā. Šī gaisa filtri uzlabo veselību, drošību un tā skaitā, protams, arī ražošanas kvalitāte ļoti svarīgu lomu spēlē. Bet filtru ražošana patērē enerģiju un materiālus. Mēs ražotnē redzējām, ka tiešām ir dažādi šie materiāli, kurus izmanto, bet kur šobrīd tad ir tie lielākie ilgtspējas izaicinājumi jūsu pašu industrijā, jūsu pašu darbībā? Carbon footprint, protams, tas ir pirmais visur Eiropā, un tā kā liels uzņēmumi mēs to ņēmam ļoti nopietni. Jo mēs tiešām domājam, ka liels uzņēmums mēs varam ietekmēt, cik karbonu mēs laižam atmosfērā. Piemēram, mēs ražojam kabatu filtrus. Un tur ir 2 varianti. Kabatu filtrus var ražot ar plasmas rāmišiem un ar metārāmišiem. Un mūsu uzņēmums izvēlējās metārāmišus, jo tas pārstrādājams pēc tam. Plasmas rāmišu kabatu filtrus vienkārši dedzina un viss. So mēs gribam ar vairāk un vairāk risinājumiem pāriet uz mazāk carbon footprint risinājumiem. Tas, ko tu piemini, ir
bāzēts aprits ekonomikas principos. Tad ir jautājums, vai klients var arī atgriezt atpakaļ filtrus pie jums, tos, kas tiek nomainīti. Priekš mums ne. To mēs domājām tādu variantu, kur rāmiņš paliek vietā, tikai to insert, kā inserts mēs mainām. Ir tādi varianti, bet vēl tas nav vēl the main focus. Tad tas ir klienta pusē, ja? Tā kā risināt šo, tad, kad filtrs tiek nomainīts, ko viņš dara ar pašu filtru un rāmīti. Ja? Protams, Eiropā ir noteikums, kā to rīkoties, kā to var izmest. Nevar vienkārši konteineru izmest ārā. Tur ir saprast, kā. Jā, protams, tad varbūt parunājam par to, cik daudz reciklējami ir šie filtru materiāli, cik daudz, kuros no filtru tipiem ir šie iespēja viņus atgriezt atpakaļ, reciklēt, pārstrādāt. Reciklēt, kā es teicu, mēs nereciklējam. Mēs to nedarām, to biznesu. Un īstenībā, kad filtrs materiāls ir jau netīrs, to īstenībā nevar to pastrādāt, bet atgriezumus, piemēram, ražošanas laikā, kamēr materiāls vēl tīrs, tur var izmantot kaut ko citu, piemēram, izolācijas vietas. Un tagad mēs aktīvi meklējam partnerus, kuriem noderētu šis atgrieztos visādas materiāls, jo mums ir nedaudz celulūza, bet vairāk ir stikla šķiedru materiāls un vēl citi materiāli. Vēl viena sastāvdaļa no filtru ražošanas ir šī līmes daļa. Ko jūs darat, lai varbūt kaut ko uzlabotu ilgtspējību tieši šī saistvielai, līmes daļai tajā filtru ražošanas procesā? Viens, ar ko mēs varam ietekmēt vidū, ir, ka mēs taisam tādu filtrus, kuri var izmantot ilgāk. Jo, ja ilgāk izmanto, tas nozīmē, ka retāk jāmaina, retāk jāizmest ārā. Tas ir viens virziens. Mums ir jaunais product range, sauc Megacell, kurš tieši tāpēc bija izdomāts no R&D, lai tas daudz ilgāk var strādāt. Tas ir viens variants. Par līmēm tur prasība ir dažāda. Ir tāda līme, kur vispār nedrīkst outguessing. Teiksim, žūšanā laikā tur var to outguessing dažas ķīmija nākt ārā. Ir vietas, kur nav svarīgs, bet ir vietas, kur ir ļoti svarīgs, un tur cits līme mums jāizmanto. Un no līme var arī taisīt to putā, tas tāpat strādās, un ar to mazāk līme izmantojam. Tātad skatīties, kā vispār mazāk lietot šos palīgu materiālus filtra sagatavošanā. Tas ir viens veids. Otrs, kā tu minēji, tātad rāmīši un rāmīšu materialitāte, protams. Metāls ir vieglāk nododams pārkausējums nekā varbūt citi materiāli. Un pats mēdījā, jo mēdījā to papīrs, kā teikt, ir vislielākā daļa no filtrā. Un tur mēs eksperimentējam nevis mūsu uzņēmumā līmenī, bet EF un Daikin līmenī ar jauniem materiāliem, kas ir vidē draudzīgāk materiāli, varbūt ilgāk, būs vienkāršāk utilizēt viņus, carbon footprint ir mazāks, un tas ir ļoti izteikts ceļš. Kur ir tie virzieni? Vai iet vairāk tādos dabiskos materiālos, attiecīgi, audzētos materiālos, vai kas ir virzieni, kur iet, vai vienkārši uzlabo viņu pārstrādi? Kā vienmēr viss vajag, lai vide draudzīgāk, vajag lētāk, vajag, lai ilgāk izmantojams. Un tieši tas ir prasība. Bet visā industrijā vajag viss. Un tas ir izaicinājums, protams, bet mums ir jau diezgan laba tehnoloģija, R&D, tagad AI, protams, palīdz izdomāt vai invent šitie jauni materiāli. Bet vai Latvijai šeit varbūt ir kāda pozīcija? Tu minēji, ka EF grupas ietveros notiek R&D. Vai tu saredzi, ka arī mums šeit ir iespēja varbūt piedalīties šajā
inovāciju attīstīšanā. Par cik ir tik nozīmīga loma ražošanā šeit uz vietas, domājot, ka ja blakus ir kāds laboratorijas vai tāds testbed vieta, tas palīdzētu uzņēmumu attīstīties blakus ražošanai. Kā vispār grupa skatās uz Latviju, uz Latvijas lomu, Latvijas uzņēmumu šajā gadījumā lomu? Mēs esam mātes uzņēmums. Tas nozīmē, ka mēs esam vislielākais uzņēmums visā Eiropā, EF pasaulē, nevis Daikin, bet EF pasaulē. Un mēs domājam, ka mēs esam visattīstītākie uzņēmums, un mums ir R&D arī. Jums pašiem ir šeit? Uz vietas. Jā. Cik jauki. Mēs stāvējām blakus tam R&D durvīm, tikai neiegājām iekšā. Tur, mēs eksperimentējām ļoti daudz. Ir centrāla AEF R&D. Viņi pastrādā, viņi tur ļoti specializēti zinātnieki vai un inženieri ir. Izstrādā kādu tehniku vai receptūru, dalā ar mums, ar mūsu R&D, un mēs pamēģinām reālā dzīvē, kā tas strādā. Pēc tam feedback, kā gāja, kas bija ok, kas nebija ok, labi, mainām bišķiņ receptūru, tas ir ikdienas biznes šeit. Forši to dzirdēt. Tad, lai mēs nerunājam tikai par ražošanu un apjomiem, bet lūk, ir arī mūsu secret lab šeit pat. Tas notiek arī Latvijā. Tas nozīmē, ka tur strādā arī cilvēki pat vietējie un tā tālāk. Protams. Tas ir... tas stāsta par to, ka mēs šeit radām arī pievienoto vērtību, ne tikai atražojam, esam kā viens no ražošanas cehiem, bet tiešām arī tajā talantu ziņā akumulējam zināšanas, viņas šeit radam, atstājam arī šeit nākotnē. Noteikti, un mēs vēlamies, mūsu stratēģija un politika ir tas, lai turētu cilvēkus pie mums, jo tieši daudz, ne tikai pie R&D, bet engineeringā, bet arī ražošanā ieinvestējam ļoti daudz cilvēkiem, lai viņi attīstās, lai viņi saprast mūsu sistēmu, un, protams, mēs vēlamies, lai viņi stāv un paliek pie mums. Tagad mūsu jubilejas pasākumā tur bija cilvēki, kurš sāka tieši 20 gadi atpakaļ to mazā komandā. Un ļoti daudz, jo 15, 10, 5 gadi mēs vienmēr svinējam, kad cilvēks sasniedz šīs milestone. Un tad vai tu redzi, ka šeit ir kaut kāds virziens, kur varētu paplašināties vēl uzņēmums Latvijā? Kā tu pats raksturo, tos nākotnes attīstības virzienus? Attīstības virzienas, automatizēšana, robotizēšana, AI solutions, quality control, visual quality control, ļoti daudz risinājumu ir tirgu, uz kuriem mēs varam iet, un mēs novērtējam katru šīs iespējumus, kas būtu mums nodarījis, kas vēl ne vai vispār ne. Labi, tad parunājam par šiem atlikumiem, tā kā par resursu. Tātad kādi ražošanas atlikumi vai kādi citi atlikumi rodās vispār šajā ražošanas procesā, kas jums šobrīd tiek varbūt vienkārši izmesti, bet kādam citam varētu būt resurss? Atgriezumi būtu viens noteikti, jo tas diezgan salīdzinoši daudz, un tas noderētu izolācijas. Kaut kas cits vēl es neredzu, kas derētu citiem. Atgriezumi mums ir no kabatu filtru mēdija, tas ir stikla šķiedra mēdija, un ir citā mēdija, kur plītpakas, gofras mēs taisam, tas iet kopā ar līme, un tur arī daudz varianti ir. Jā. Un šobrīd šī iet uz enerģijas atgūšanu, tad uz sadedzināšanu. Par apjomiem noteikti tagad tā uzreiz nevarēsi minēt, bet visnotaļ tā būtu kaut kāda izaugsmes iespēja kādam, kas varbūt grib attīstīt kaut kādu nišu. Mēs mēģinām to samazināt, jo, lai tas neiet. Mēs skatām precīzāk, ražot precīzāk taisīt, lai samazinātu kā tā atkritumu. Jo, protams, tas ir nauda izmest pagaidām atkritumā, Bet par apjomu, ja kādam ir interese šīm lietām, metālu mēs savācam kopā 3 dažādas metālus veidas. Saki lūdzu, kur ražo materiālu, ko jūs izmantojat savukārt filtru
ražošanā? Palielam Eiropā, bet mēs arī pirkam no Ķīnā. Īpaši materiālus, filtrēšanas materiālus, mēdījas. Bet mēdījas arī mēs nopirkam dažas no Vācijā un Eiropā vispār. Vai tu redzi, ka šeit ir iespēja varbūt tieši paplašināt biznesa virzienus, lai izejmateriāla ražošana būtu tuvāk galvenai? Mums ir projekti, un tas ir īstenībā nepārtraukts darbs. Mēs arī metāla ražošanā, tas, kas mums vajag rāmišiem, tagad mēģinām no centrāla Eiropā nest uz tieši blakus kaut kur mūsu tuvumā. Tas ir drošība arī, jo tur vienkāršāk sarunāt ar vietējo ražotājiem, tad pa ceļā daudz mazāk laiks aiziet, daudz mazāk riski ir, ka fūra nokavēs, piemēram, Ziemassvētkos vai tad, kad ir negaidīta stipra ziemā. Daudz labāk, ja mums ir vietējo ražotājs. Kaut kur tas ir iespējams, dažiem izejmateriāliem tas ir iespējams, piemēram, rāmīšiem. Igaunijā ir viens filtru mīdija ražotājs. Viņi nevar visus piegādāt, bet ko viņi var, mēs mēģināsim arī nākotnē pirkt no viņiem. Bet tā ražotne ir jūsu teritorijā, blakus mums īstenībā, kādreiz no viņiem arī pirkam. Un tas ļoti, ļoti nodarīs, ka mūsu inženieri vai vienkārši aiziet tur pie kaimiņiem, parādīt, ko mums vajag. Nākamā dienā mēs dabūsim no viņiem. Tas noteikti arī mums ir tāds nākošais industriālās simbiozes solis, mēģināt atrast, identificēt šīs vērtību ķēdes, piegādes ķēdes, lai savstarpēji iepazīstinātu uzņēmumus, kas ir mūsu klienti. Varbūt pat dažādos parkos, varbūt pat vienā. Mūsu pieredze rāda, ka pat dažreiz dalot sienu, mēs nezinām, ka mēs varam sadarboties. Tad vairāk uzmanību pievērstai attiecību kūrēšanai, biznesa vides veidošanai, sadarbības veidošanai, jeb industriālai simbiozē, ko mums tā patīk apzīmēt, kas ir racionāli šo resursu izmantošana un sadarbības veidošana. Bet pieskaroties, tad varbūt var pastāstīt kādus dažādus filtrus jūs ražojat un kam un ar ko viņi atšķirās? Filtrēšanās biznesā, teiksim, ir dažas filtrēšanas klases. Sākot no F klases, kas laiž cauri diezgan lielas gabalos. Šīs materiāls F klases mēs izmantojam kā pre-filters, lai noķertu tiešām vislielākos daļiņas. Kāpēc? Jo pēc tam jau smākāk iesim uz filtrēšanas klase līdz HEPA un ULPA klasēm. Viņiem jau vajag kā ienākošais gaiss, salīdzinoši tīrs gaiss, jo savādāk viņi paliks netīrs ļoti ātri un var izmest ārā daudz ātrāk. Tāpēc mēs ražojam sākot no šīs F klases, zemā klases filtrēšanā, līdz parastais E klases un līdz pat HEPA un ULPA ultra filtrēšanas klases. Mēs visu, the whole scope we are covering šo. Kā jau mēs redzējām, tur jau veidojās vesels tāds sandvičs, tāda kasete no šiem filtriem, atkarībā no tā, kur viņi tiek lietoti. Dinēra Filtona lielākoties ražo priekš Eiropas tirgus un tālāk. Kā mēs varētu veicināt, kas būtu jādara, kādi būtu priekšnosacījumi, lai veicinātu, teiksim, vietējo klientu atsaucību un pietuvinātu šos klientus arī šeit? Tieši tas, ko tu minēji par sadarbību. Es domāju, ka daudz uzņēmumi Latvijā nezin par to, ka mēs varbūt blakus kaimiņi strādā ar filtriem un daudz ātrāk un daudz lētāk varam piedāvāt viņiem filtrus. Un mēs Eiropā sūtam un pārdodam lidostām, viesnīcām, slimnīcām, visam tādām slimnīcām
shopping center, tirdzniecības centriem. Un Latvijā tas arī daudz. Un arī uzņēmumi, protams, ražošanas uzņēmumiem. Ja viņi zinātu vairāk par mums, viņi varētu atnākt, parunāt, ko viņiem vajag. Mēs strādājam daļējā to standard filter nodaļā, teiksim, vai tirgu, pat arī CTO tirgu. Tas nozīmē customized to order. Ja kādam ir speciālā prasība vai prasme, to mēs varam sarunāt ar mūsu R&D departmentu, piegādāt kaut ko. Sadarbība būtu svarīgs. Vai tu vispār zini, Latvijas objektos, mums tagad ir bijušas nesenas medicīnas iestādes atjaunotas, pārbūvētas, mums bijis ir bums ar skolām un bērnu dārziem, vai tur ir atrodami dineru filtri? Jā, kā kuram ir, protams, bet es domāju, ka daudz vairāk varējām izmantot šo iespēju. Tas būtu win-win gan viņiem, gan mums, protams. Vēl ir ko darīt un sadarboties. Kuras ir tās industrijas, kuras tu aicini uz sadarbību? Izmantot to, ka tiešām jūs esat šeit. Visus, ko es minēju. Tieši tur, kur ir lielākā ēka, tur, kur svarīgs, lai svaigs un tīrs gaiss ir, tur mēs jebkur mēs varam palīdzēt un sadarboties ar uzņēmumiem. Tu aicinātu sadarbību būvniecības industriju, rūpnieciskā ražošana, droši vien arī lielveikali, lielu telpu, ražošanas telpu attīstītāji, Labs piemērs, jā. Varētu tiešā veidā sasniegt ražotāju un pat droši vien daudz racionālākām gan izmaksām laikā un enerģijā dabūt rezultāts. Jā. Tas patiešām ir ļoti labs aicinājums. Būvniecības sektors, man liekas, mēs pamaz novērtējām tieši šo gaisa filtrācijas, rekuperācijas lomu projektā. Pavisam nesen īstenībā bija pētījums par to, no kurienes tad tiek iepirkti tie materiāli, kurus izmanto būvniecībā. Ja neizmanto koku, tad tas ir materiāls, kas ir ražots Polijā, Centrāla Eiropā, kā Ķīnā, protams. Ja. Bet izrādās, ka mums ir materiāls, kas ir īstenībā fundamentāla daļa no šīs gaisa tīrības, ja, tiek ražots Latvijā. Jā, un neaizmirstam, ka tas ir carbon footprint. Ja nopirkot kaut kas no Vācijā vai no Polijā daudz vairāk carbon footprint nekā šeit piegādāt no 10 kilometriem. Tieši to, tā ir tā, kā es teicu, tā ir tā kvantitatīvais veids, kā to izmērīt. Bet patiesībā ļoti racionāls, praktisks veids, ka tas uzņēmums ir šeit, tad vietējo ekonomiku atbalstot. Nauda paliek ģimenē princips. Tieši tā. Nevis nopirkt jūsu filtru cauri Poliju, Nīderlandi, Zviedriju vai kaut kur, bet iegādāties patiešo, un tad arī paliek tie resursi šeit. Varbūt tad ieskicējam, kas ir tie nākošie 5-10 gadi. Tu jau minēji par attīstības virzieniem. Kas vēl ir varbūt tādas lietas tai nākošajā attīstības posmā, kur NP Properties var jūs atbalstīt, palīdzēt jums varbūt kaut kā ātrāk virzīties savu mērķu sasniegšanā? Kādas būtu prasības telpām vai videi, kurā jūs atrodaties un kurā jūs augat? Dineram un Daikinam, EIF-am noteikti svarīgs elasticitāte, lai mēs varam mainīt mūsu vidi tā, kā mēs mainām. Energoefektivitāte, absolūti, piemēram, renewable energy risinājumi, solar panels, siltumsūknis grūtāks būt šīs lielām telpām, bet varbūt ir kaut kas, mēs varam sadarboties tā, kā Daikin ražo siltumsūknis. Tad izolācija. Es domāju, ka tas ļoti būtiski, jo, ja telpas ir pareizi izolēti, tad, protams, mēs netērējam tik daudz enerģiju. Un ziema var būt diezgan gara un augsta Latvijā. Siltumizolācijā pamatlietas, ceļi starp ražošanas sektoriem varēkās. Okay. Un nodrošināt tieši tas
izklausās, ka pašsaprotams, bet mūsu mainīgā vidē, piemēram, vasarā bieži ir nenormāli vētrā. Ja? Kas notiks, ja elektroenerģija būs pārtraukts? Cik ātri parks varēs to reaģēt uz to un ja likt atpakaļ, ja mums ir enerģija? Vai, nezinu, vienā ēkā sabojās loks, iekritīs vai kaut kas būs, nu tad vētra dēļ, piemēram. Darīt visu, lai vienāga, kā pasaulē turpinās un šīs mainīgā vidē turpinās, mēs varam ražot nepārtraukti. Tas ir vissvarīgākais. Tas arī galvenais mūsu uzdevums. Mēs jau esam šeit, lai jūs varētu darīt to, ko jūs darat vislabāk. Es varētu teikt, ka novēlu vēl vismaz 20 gadus šeit. Tas nozīmēs to, ka jūs droši vien augsiet vēl 2-3 reizes lielāki. Un tie atklājumi un inovācijas, kas dzimst tajā laboratorijā un rodas, kļūst par jauniem produktiem un jaunām tehnoloģijām, ko mēs varam tālāk ieviest ražotnē un iespējams, ka vēl citas grupas uzņēmumus atvest uz Latviju, lai šo industriju vēl paplašinātu un palielinātu. Un lai Latvija arī paliek arvien vairāk konkurētspējīgāk. Jā. Tas ir mūsu kopdarbs, bet man liekas, ka šādi piemēri visnotaļ arī parāda to, ka Latvija var būt ļoti konkurētspējīga. Absolutely. Un mums ir savas šīs priekšrocības. Un mums ir īstenībā arī jāpielāgojās ar savām priekšrocībām. Un par to runājot, mūsu sveiciens no nākotnes, no mūsu Koras industriālā parka. Paldies, liels! Tēja no ugunspuķis, kur sākas jauni attīstības virzieni, jo tātad gan Korai attīstoties un radot ne tikai tādas parastās lietas, par ko mēs jau esam runājuši Latvijai, kas ir cilvēku kapitāls, talanti, ātrums, fleksibilitāte, bet arī šo ilgtspēju kā konkurētspējas faktoru, kā šo mūsu competitive edge, Koras kontekstā, būt zaļi, digitāli un gudri. Un nodrošināt šo sarkano paklāju uzņēmumiem, lai viņi tā varētu arī attīstīties. Jo visas lietas, ko tu nosauci patiesībā, kas ir tā, teiksim, parka infrastruktūras daļas, tā skaitā arī transports, tas viss jau nosēžās uz šīs CO2 pēdas, ko mēs... Tā ir tā kvantitatīvā puse, ja mēs tā varētu teikt. Bet tā kvalitatīvā puse varētu būt tieši šī sadarbības veicināšana. Ja? Tā kā kāda atlikumi otram ir resursi. Un ne tikai par ražošanas atlikumiem un materiāliem, bet arī par enerģiju, par siltumu, par ūdeni, notekūdeņiem, dažāda veida šiem tā aspektiem, kurus ražošanā var attīstīt arvien vairāk. Jūs runājat par, mums ir tā līme kā komponenta, varbūt kāds to jau domā un strādā jau pie kaut kādas vēl jauni materiāli. Ja? Tad celt šo kvadrātmetru, varētu teikt, vērtību caur to, ko viņš spēj pievienot un radīt. Tas ir vēstījums no nākotnes. Paldies un uz turpmāku sadarbību. Izaugsmes platforma noteikti ir gatava. Paldies jums liels.